ir ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais evaņģēlists Lūka 24. nodaļā. Gods tev, Jēzus! Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, viņas atnāca pie kapa, nesdams smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas, bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tā blakus nostājās divi vīri, spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu nolieca galvas, bet viņi tām sacīja: ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un 3. dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēdis, un tie viņām neticēja. Bet Pēters piecēlies aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu līnu autu. Un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Jēzus! Kungs, mēs tev pateicamies par tavu svēto evaņģēliju, par tavu vārdu, ko mēs varam šajā lieldienu rītā klausīties. Lūdzam, lai nāk svētais gars, lai tas piepildu mūs, lai mēs klausoties tavos vārdos, tavā evaņģēlijā, varam, Kungs, iegūt stiprāku ticību, paļāvību uz tevi un savā dzīvē piedzīvot tavu vadību, tavu žēlastību un tavu prieku caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Šodien mēs gavilējam par Kristus augšām celšanos no nāves. Kristus ir augšām cēlies, patiesi ir augšām cēlies. Lieldienu prieks ienāk mūsu prātos un sirdī, kad mēs apdomājam Kristus augšām celšanās evaņģēliju. Un tas ir tik brīnumaini, ka katru gadu mēs to lasām, un tas mums sniedz iepriecinājumu un dvēselē tādu īpašu remdējumu. Un vispirms gribētos pajautāt jums, vai jūs gaidījāt lieldienas? Tiešām liekas, tas būtu liekas jautājums tiem, kas ir atnākuši līdz baznīcai, jo tad loģiski jūs esat gaidījuši. Bet patiešām mēs gaidījām lieldienas, un kaut kā šis gavēņa laiks bija diezgan grūts. Tiem, kas varbūt gavēja ar ēšanu, likās, kad es beidzot varēšu ēst kārtīgu desu un gaļu un tā, vai arī, kad es beidzot varēšu kaut kādu īpašu prieku, ko es biju sev liedzis gavēņa laikā, kad atnāks lieldienas. Varbūt kādiem likās, cik nospiedoši ir šis laiks, drūmās debesis, augstums, kas tikai tagad pirms tam gāja mazumā. Patiešām šis laiks nebija tik viegls. Laiks, kur arī karš Ukrainā karājas kā tāds Damokla zobens pār mūsu galvām, un šis laiks ir tāds samērā nospiedošs. Pēc Covid nāk vēl laiks, kurā vēl ir šis kara ēnas nospiedums. Un tāpēc gribētos apgalvot, ka mūsu pasaulē patiešām ir vajadzīga lieldienu vēstī piemītošais mierinājums,
kas dziedē nospiestas un satrauktas dvēseles. Un šajā visā realitātē, kurā mēs dzīvojam, kur bieži vien mēs pat arī uz ielas un pat cilvēki stāsta par to, ka vilcienā braucot uz Rīgu, mēs piedzīvojam, cik cilvēki varbūt, jāsaka, tādi sadusmoti, negatīvi, dusmīgi, nevietā un pat vardarbīgi. Un jāsaka, tāpēc tik ļoti svarīgi ir, ka šī lieldienu vēsts skan pasaulē. Tas ir tik ļoti būtiski, kad šī labā vēsts, viņa rod savu vietu cilvēku starpā, ka cilvēki dabūna dzirdēt labo vēsti no tā kunga. Un jāsaka, cik labi, ka mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir mūsu un visas pasaules glābējs. Cik labi, ka tu tici. Daudzi netic, bet labi, ka tu tici. Labi, ka tu turi ticību. Un tu turies pie ticības. Un ticība ir tā, varbūt, kas tieši tevi arī tur. Citreiz mums liekas, mēs turam to ticību, bet patiesībā Dievs un ticība tevi nes. Tu esi tas, kas tiec nests. Dievs tev dod spēku dzīvot, nevis tu esi tas, kas tur Dievu. Tu neesi dievturis. Dievs tevi tur. Un cik labi, ka viņš ir atdevis pats sevi par glābšanu visiem, kas tic uz Kristu. Un cik labi, ka viņš ir augšām cēlies par mums visiem. Un arī par tiem, kuri nezin, ka par viņiem Kristus ir augšām cēlies. Un arī par tiem, kuri negrib viņam ticēt. Arī par tiem viņš ir atdevis savu dzīvību un augšām cēlies arī par viņiem. Un arī par tiem, kas citreiz tic, citreiz netic, citreiz dzīvo tikai šaubās. Mūsu pasaulē ir tik daudz bēdu un tik daudz pāridarījumu un cik daudz netaisnību. Es atceros tagad arī, man tā liekas, ka tas bija Lielajā piekdienā, bija viena intervija, un tur vienam kapelānam jautāja, kāpēc pasaulē ir tik daudz karu. Viņš sākumā teica, tas ir tiešām grūts jautājums, un tas ir šis jautājums. Bet patiesībā mums, kā ticīgiem cilvēkiem, ir pavisam vienkārša atbilde. Tas ir tāpēc, ka cilvēks ir grēcīgs. Tāpēc, ka pasaulē grēks gūst uzvaru. Un tā ir šī pasaulīgā vide, šī sekulārajā vidē grēks gūst uzvaru. Un cilvēkā tas, diemžēl, ir ļoti pat praktiski, ļoti pat reāli, ka mēs nespējam piedot, ka mēs staigājam ieļaunojumā. Un šis ieļaunojums nav tikai starp diviem cilvēkiem, tas var būt arī starp divām nācijām, starp valstīm. Un diemžēl, karš ir tikai tas, kā varētu teikt, tās dzirkstelis, tā liesma, tā uguns, kas no tā visa nāk. Un tikai šī dziedināšana notiek caur krustu. Nav savādāk risinājumu. Cilvēki mēģina savādāk to darīt, un svētīgi ir tie risinājumi, politiskie un militārie un tā tālāk, kā mēs varam atrisināt lietas cilvēku starpā, bet patiešām dvēsele remdējās tikai caur šo dievišķo žēlastību, kas patiešām citreiz pat paradoksāli notiek cilvēkos. Pat brīnumaini, kā tas notiek, kad cilvēks, viņš saka, es tev piedodu, un tomēr ir grūti ar to visu tomēr dzīvot, bet vienā dienā tu piecelies, un Dievs tavu dvēseli ir dziedinājis. Tu esi izgājis cauri sāpju ielejai, tu esi iznesis sēras, tu esi iznesis sāpes, un Dievs tev ir devis remdējumu. Un tas nenotiek tāpēc, ka tev ir kaut kāds psiholoģisks mehānisms, un tu esi iemācījies tur gājis kādos kursos vai kur vēl, bet tas notiek no Dieva žēlastības, ka tava sirds tiek dziedināta. Un patiešām tas ir šis augšām celšanās brīnums, kas bieži vien notiek cilvēkā, cilvēkos un varbūt pat arī tautās, kurām sāp, un tad viņas tiek dziedinātas. Tāpat kā Dieva eņģelis atnāk un noveļ no pestītāja kapa durvīm smago akmeni, tāpat no sirds noveļas smagums, kad dzirdam evaņģēlija vēsti par Jēzus augšām celšanos, un kad viņš pats saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un citviet viņš saka šos patiešām dziedējošos vārdus, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī.
pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Lieldienu prieks vairāk ir patiešām tāds garīgs prieks. Mums ir dažādi prieki par dažādām lietām, par ko mēs priecājamies. Mazie prieciņi un lielie prieki. Lieldienu prieks ir, varētu teikt, viņam ir šis teoloģiskais pamatojums, mācības, evaņģēlija. Un mēs varētu teikt, tas pirmais ir, mēs raugāmies uz Kristu. Un kad mēs esam veltījuši laiku un uzmanību, lai līdzdzīvotu Jēzum, kad viņš nes smago krustu, kad viņš cieš, kad viņš mirst pie krusta, pēc Jēzus nāves izrādās ir iespējams turpinājums. Un kad mēs esam gājuši līdz viņa krustam, un mēs esam redzējuši, kā tas viss notiek un sāpēs līdzdzīvojuši viņam, tad augšām celšanās mums sagādā lielisku iepriecinājumu, tādu, kādu citur mēs nevaram dabūt. Tā ir liela Dieva žēlastība, ko viņš dod, kad mēs izstaigājam šo, varētu teikt, gavēņa ceļu līdz pat augšām celšanās rītam. Un tālāk tas otrais prieks ir prieks par savu augšām celšanās pieredzi. Kad mūsu dzīve piedzīvo pilnīgu izsīkumu, kad mūsu līdzinējie uzskati, vērtības un ideāli piedzīvo sakāvi un tiek apglabāti zem drupām, tad Dievs mums dāvā pavisam jaunu sākumu. Vecais mūsu dzīvē nomirst. Tas bija saistīts ar tādiem ideāliem, kas ir palikuši vai manā jaunībā, manos meitenes un puišu gados, kas ir bijuši vairāk saistīti ar egoistiskām vēlmēm, būt labākajam, būt pirmajam, būt skaistākajai, būt iekārotamākajai vai jama, bet tas nomirst. Un tad Dievs mums dāvā savas dāvanas, ar kurām mēs ceļam savu mājas draudzi, mājas baznīcu, ar kuru mēs neceļam šo Bābeles torni, bet ar kuru mēs ceļam baznīcu. Baznīcas uzcelt gribu. Lieldienu prieks ir prieks par dzīvību, par labu un par mīlestību, kas ir stiprāk par nāvi. Patiešām Jēzus mīlestība uz Dieva radīto pasauli un sevis nodošanās citu labā ir tā, kas ir stiprāka par nāvi. Viņš savā mīlestībā uzvarēja nāvi, jo tāds bija Dieva plāns. Dievs tā gribēja, un Dievs to izveda. Mēs ar savu ticību un Dieva mīlestību varam iegūt šo uzvaru pār elli un nāvi, jo Dievs to dāvā Kristus dēļ. Dievs to nedāvā tāpēc, ka tu saki pareizos vārdus vai tu izdari pareizās darbības. Dievs to dara tāpēc, ka tu ej Kristus ceļu, tu seko Kristum, tu ietērpies Kristu, tu esi ar Kristu vienā komandā, pie viena galda, tu esi ar viņu vienā ģimenē, tu esi daļa no Kristus, un tāpēc tu ej viņa ceļu. Un šī lieldienu vēsts ir tā, kas aicina sekot Kristum. Lieldienu vēsts ir tāda, kas ir pasludinoša un aicinoša. Tā pasludina lielo brīnumu un lielo uzvaru pār nāvi, kas ir notikusi Jēzu Kristu. Viņš ne tikai ir izbēdzis no nāves valstības un izgājis sveikā, nē, tas nebūtu pareizais uzskats vai pareizais skaidrojums. Jēzus ir nogājis un uzvarējis pašu nāves valstību. Viņš ir izmainījis procesus, kas notiek garīgajā pasaulē. Un tagad, pēc Kristus uzvaras, tagad tie, kuri pieder Kristum un ir daļa no viņa, arī piedzīvos augšām celšanos, kad tam pienāks laiks, un tam pienāks laiks. Lieldienu vēsts aicina sekot Kristum. Viņa ceļā jau šajā zemes dzīvē, lai mēs varam būt ar Kristu pēc miesīgās nāves, jo visiem Dieva bērniem ir apsolījumi būt kopā ar Kristu, arī Dieva valstībā. Un visbeidzot, augšām celšanās nozīmē turpinājumu un jaunu dzīvi. Mēs dzīvojam kā Kristus ļaudis. Eņģeļi ir tie, kas sūta mūs tālāk.
Kristus, ir tas, kas aicina mūs sekot tālāk pie saviem brāļiem un māsām, pie saviem ļaudīm, pie saviem draugiem, atklāt, ka viņš, kas bija miris, ir augšām cēlies, pasludināt iepriecinājumu vēsti. Turklāt tas arī nozīmē, ka šī lieldienu vēsts viņa nav tāda statiska, viņa ir vēsts kustībā, tā ir attīstība, tā līdzīgi kā augšana, kā asns izaugs tagad pavasarī, kad mēs vērojam, kā tulpis plaukst no zemes, kad mēs skatāmies, ka tur ir mazs asniņš, bet viņš aug un viņš neapturami aug. Tā arī šī lieldienu vēsts ir attīstīta, tā ir augoša, tā liek augt, tā liek sekot, tā liek iet uz priekšu. Citos evaņģēlijos teikts, ka mācekļiem ir jādodas uz Galileju. Parasti es lasu un domāju, kāpēc viņš grib, lai viņi iet uz Galileju. Tas viss var notikt arī kur citur. Bet nē, viņš vēlas, nāciet uz Galileju, ejiet tur, un tur jūs mani redzēsiet. Tur jūs mani piedzīvosiet, tur jūs ar mani vēl staigāsiet 40 dienas. Un Jēzus ir ar saviem mācekļiem, viņš ved viņus, viņš viņus māca. Un kas tad ir šī Galileja priekš manis? Kas tad ir šī iešana uz to vietu, kur es sastapšu un staigāšu ar Kristu? Mēs rīt un parīt dosimies savās gaitās, bet Dievs vēlas, lai tās nav tikai mūsu gaitas, bet arī gaitas Dievam par godu. Lieldienu vēsts nav domāta paturēšanai skapī vai pieliekamajā. Lieldienu vēsts nav kā briljants, ko turīgs cilvēks ieslēdz seifā, lai tas glabājas tikai priekš viņa. Lieldienu vēsts par Kristus dzīvu darošo augšām celšanos ir kā vēsts par pavasari, kas iestājies ir visapkārt. Pavasari nav iespējams paturēt tikai sev. Saule augšā ir aizvien spilgtāka un spožāka, un drīz viss atdzīvosies. Kristus ir mūsu saule. Viņš liek visam atkal atdzīvoties. Viņš dara gaišu, viņš dara priecīgu, viņš dara gaišu mūsu personību. Un daudzus citus, tumšus un nospiestus cilvēkus viņš var darīt gaišus. Viņiem tikai jāsatver evaņģēlijs, viņiem tikai jāatsaucās un jāsako līdzi ar mums. Lai jums visiem daudz skaidra prieka un gaismas no mūsu Kunga Jēzus Kristus šajā lieldienu rītā. Āmen. Un tālāk klausīsimies arī mūsu arhibīskapa Jāņa Balana vēstījumu lieldienu rītā. Mūsu arhibīskaps saka: Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Lieldienu rītā kungs Jēzus noteikti bija lieliskā noskaņojumā. Cīņa bija izcīnīta, nāve uzvarēta, krusta ēna bija prom, priekšā tikai dzīvība kopā ar tēvu un draugiem. Mēģiniet iztēloties, kā Jēzus jutās, kad iznāca no kapa un ieelpoja spirgto rīta gaisu. Šajā dzīvības priekā Jēzus ieaicina savus draugus, mūs. Kur to varam atrast? Katra svētdiena ir viņa augšām celšanās svētki. Mēs sanākam baznīcā, lai svinētu dzīvo Kristu mūsu vidū, lai satiktu viņu vārdā un sakramentā. Svētajā rītā katrs cilvēks ir ielūgts būt Kunga namā. Taču saviem draugiem kungs Jēzus dāvina iespēju augšām celšanos piedzīvot īpašā veidā. Apustulis Pāvils raksta: Mēs kristībā līdz ar Jēzu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, ko Tēvs uzmodinājis no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Augšām celšanās prieku varam piedzīvot tad, kad ir novelts grēku nastas kapakmens, un mēs ceļamies atjaunotai dzīvei. Iespēja piedzīvot lieldienu prieku sniedz godīga un sirsnīga grēksūdze. Atraisīšana un piedošana dāvina sirdsmieru kā spirgto dzīvības rīta gaisu. Kristus draugi, nevis tikai svinēsim Kristus augšām celšanos, bet piedzīvosim to.
Izmeklēsim sirdsapziņu, izsūdzēsim grēkus, saņemsim atraisīšanu un celsimies augšā, atjaunotai dzīvei. Lai mūsu sirdis un domas ir pie augšām celtā Kristus, lai acis lūkojas uz viņu, nevis uz tukšām lietām vai zemām ziņām. Prāts un rokas lai strādā viņa godam. Nekas dzīvē neienes lielāku prieku. Ja tādas būs jūsu lieldienas, arī jūs būsiet lieliskā noskaņojumā. Izbaudiet savu augšām celšanos. Priecīgas lieldienas! Sirsnībā jūsu Jānis, Rīgas un Latvijas arhibīskaps. Tad patiešām priecīgas lieldienas mums visiem, mīļie draugi!